Lai gan Radio Marija Latvijas saturs klausītājiem ir pilnīgi par brīvu, radio uzturēšana ikdienā nevar būt bez maksas. Klausītāju brīvprātīgie ziedojumi ir vienīgā iespēja, kā sekt ikmēneša radio uzturēšanas izdevumus. Arī tu vari kļūt par atbalstītāju un ar savu ziedojumu piedalīties šajā evanģelizācijas misijā. Lai Dievs tevi svētī! Par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums Labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18:00. Sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, ir Labās ziņas un kā katru reizi arī šajā reizē kopā ar mani ir kāda viešņa un tā ir Guna Kise. Sveicināta! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos! Sirsnīgi paldies par to, kā piekriti šajā attālinātajā sarunā arī iesaistīties. Un es pieļauju, ka rādumā arī klausītāji varbūt tās jūs norjaušat, kas ir Guna. Iespējams esat dzirdējuši par šķiet dziedošo ģimeni no Reizeknes. Ja? Es kaut ko tādu skatoties, kaut ko internetā mēģināju atrast, un man liekas, šķiet, kaut ko tādu es biju dzirdējis. Bet, lai iepazītos labāk ar tevi un tavu ģimeni, varbūt tās reprezentējot ģimeni, vari pastāstīt, kas tu esi, no kurienes esi un ar ko nodarbojies? Jā, mēs tiešām esam dziedoša ģimene, Reizeknē dzīvojam, un mēs ar vīru abi esam mūziķi pēc savām profesijām, un jau esam kļuvuši arī par 3 bērnu vecākiem, kuri arī jau ir sākuši nodarboties ar mūziku. Mēs katrs esam savā tādā šaurākā profesijā, es esmu ērģelniece, un viņš ir gan fagotists, gan akordeonists, taču ikdienā mēs pēdējā pusotra gada laikā esam sākuši braukt pie cilvēkiem tieši dziedot, un tieši dziedot ģimenes lokā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi šodienā vēstīt par ģimenes vērtībām un par Dieva darbiem. Un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ es nospriedu, man vajadzētu aprunāties, jo mēs satikāmies Prēļos lūkšanu brokastīs, un tev tur bija baigi spēcīgā liecība, tieši par ģimeni liecība. Un es domāju, wow, šitas ir kaut kas tāds, kas varbūt tās pat plašākai publikai radio ēterā varētu noderēties. Gan nezinu, vai tu gribi par to runāt. Radio klausītāji, mēs neesam sarunājuši tematiku, par ko mēs runāsim, tāpēc tas ir diezgan tādā spontānā veidā. Bet ja tu pieminēji ģimeni, kad ir vajadzība runāt par ģimeni un ģimenes vērtībām un tādām lietām, droši vien vispirms jautājums, kāpēc? Un tad varbūt tās tu pastāstīji arī, ko tu dari pati tādā gadījumā, lai tad šīs ģimenes vērtības nestu? Jā, vispirms jau, protams, ka runāt par ģimenes vērtībām ir svarīgi tieši tāpēc, ka no tēta un mammas rodās jauna cilvēka dzīve, cilvēka mūžs. Un katrs šis te jaunais cilvēciņš veido mūsu sabiedrību, Latvijas sabiedrību. Un ja mēs vēlamies Latvijas sabiedrību veidot vērtīgu, ģimenisku, tad mums ir jāieguldās tieši vecākos, tieši pieaugušajos, kuri tad šiem te bērniņiem ir spējīgi dot savu mīlestību un vērtības. Tas tā kā atbildot uz ģimenes. Uzreiz varbūt tās iesprauc, ka parādījās ar viens no dēliem. Tie, kas skatās YouTube'ā vai skatīsies arhīvā YouTube'ā, tad šobrīd var redzēt, ka Gunai Klepī ir iekāpis viens no dēliem šobrīd. Jā, tas ir Stefans, viņam ļoti drīz būs 5 gadi, un mēs šodien esam 2 mājās, jo visi pārējie 3 ģimenes locekļi tieši šobrīd muzicē koncertā. Bet es ceru, ka šis nav iemesls, kāpēc tu neesi koncertā. Daļēji, bet man bija ļoti svarīgi būt te. Man ir svarīgi runāt ar cilvēkiem, auditorijai, kurai es varu tad izmantot to savu dabiskāko vārdnīcu,
ticības un teoloģisko vārnīcu, kas man arī ir vissvarīgākā manai sirdī, vēstot par jebko. Tas ir saukt Dievu īstajā vārdā un runāt par Jēzus brīnumu darbiem mūsu dzīvē. Un atbildot tagad uz otro jautājuma pusi, jā, es esmu gatava un es dalos tieši tā. Es dalos ar visām grūtībām, kas mums ir bijušas, ar manām personīgajām grūtībām tieši tāpēc, ka, es esmu tikusi ar tām galā, es ar smaidu un vieglumu un gaišumu varu un gribu stāstīt, ko Dievs dara ar cilvēka traumām, ar cilvēka smagajiem brīžiem, ar to, cik ļoti grūti ir gājis un kā no tā ir tikts laukā. Kā to visu var transformēt plusos, labajās ziņās pārvērst? Tieši tā, un es tā klausos, man šķiet ļoti labi. Varbūt tās tad varēja arī pastāstīt nedaudz, kas ir tā sāpe vai tā problēma, kas ir bijusi, un pēc tam arī nonākt līdz tam, kā tad tu ārā no tā visa tiki, kur tad ir, kur slēpjas tā labā ziņa. Bet varbūt tās arī vēl viena lieta radio klausītājiem, lai tas būtu aktuālāks, varbūt tās ir vērts, kad izdarīt kaut kādus secinājumus arī par to, kāpēc tā notiek, piemēram, ja tur ir problēma vai sāp, kāpēc tas notika, arī uz to jautājumu mēģināt atbildēt un pirms dot to pozitīvo ziņu. Radio klausītāji, man jāatvainojas laikam tā, ka dažreiz varbūt tās labās ziņās dzird daudz arī negatīvā, bet ceru, ka vienmēr nonākam līdz tam labajam un atrodam katrs arī paši priekš sevis, kas tad varētu būt tas labai. Bet Guna, pie tevis. Jā, tā lieta, par ko es dalījos tur Prēļos, un mēs esam jau dalījušies arī pirms jau pusotra gada Tautas Krustaceļā Vecrīgā par to, kā mūsu ģimenē ienākuši bērni. Jā, mēs esam 3 bērnu vecāki, bet patiesībā mēs esam 4 bērniņu vecāki, jo pirmais bērniņš zemes dzīvē nepiedzima. Un tas arī bija tas stāsts, ar ko es dalījos, un patiecībā katra no manām grūtniecībām ir bijušas katra savā un savādākā veidā ārkārtīgi grūtas un izaicinājumiem pilnas, un katra no tām ir vedušas mūs tuvāk pie Dieva un devušas ļoti, ļoti daudz īstenībā uz doto brīdi. Mēs noteikti nebūtu ne tur nespējīgi runāt par to visu, ja nebūtu šo te visu piedzīvojuši un transformējuši. Bet sakarā ar pirmo bērniņu, mūsu sirsniņu, kas ienāca mūsu ģimenē un vēl nepiedzimstot arī aizgāja tiešā ceļā uz debesīm, un droši vien tagad sarģeņģelis mūsu ģimenei. Tas joprojām ir tāds atklāts jautājums, kāpēc trešdaļa pirmo grūtniecību sievietēm beidzās ar šādu rezultātu, un mēs tikām tādā statistikā, kuru uz to brīdi mums neviens nevarēja palīdzēt saprast, un īstenībā arī tā kārtīgi mēs to neizsāpējām un neizgājām tam cauri uzreiz svētīgi. Tad ātri vien pieteicās Gintiņš, mūsu vecākais dēls, kad viņam bija gadiņš nedaudz vairāk, tad es attapos tādā viszemākajā punktā, kad es tiešām nebiju tikusi galā ar savu psihoemocionālo stāvokli, ar savām šīm te sāpēm un grūtībām, un līdz ar to, es vērsos pēc palīdzības. Un tad no tā brīža, tādā kā rožu kronī, pērlītes, manā dzīvē nāca daudzi cilvēki un palīdzēja un vēda mani pa šo ceļu līdz šodienai, kad es jau tagad varu palīdzēt arī kādam citam ar to visu. Labi ir, bet es tā klausos un pie sevis domāju, tas, kam tu gāji cauri arī ar tā pirmā bērniņa zaudēšanu, es domāju, ka tā ir tāda milzīga traģēdija, kur vai vispār, es nezinu, tagad tev varbūt tās ir jāsaka, vai vispār var tā vienkārši tikt tam pāri, vai nevar, man nav tādas pieredzes. Es pieļauju, ka ir daudz arī radio klausītāji šobrīd, kam ir bijušas līdzīgas pieredzes, un mans tas jautājums, es tā klausos, un es domāju, kā tas nākas, kad
ir cilvēki, kuri kā tu, piemēram, izrādas Dievs ir, un tu Dievā tā kā atrodi kaut kādu gaismu un atbalstu un stiprinājumu, kamēr te pašā laikā līdzīgā situācijā esošie cilvēki gluži otrādi novēršas no Dieva. Kā tu nonāc pie Dieva šajā visā? Vienu mirklīti mēs te sarunāsim, ka mums blakus trokšņi parādās kadrā no manā. Droši, jā. Rādījumā arī klausītāji, es varbūt tās pie reizes jums atgādināšu vēl vienu lietu. Šodien ir Ziba marietons. Kamēr gaidām mūsu viešņi atgriežamies pēc sarunām ar dēlu, vienošanās ar dēlu, gaidām viņu atpakaļ, bet rādījumā arī klausītāji, šodien ir Ziba marietons. Tā ir diena, kad vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai. Ja tu mani šobrīd dzirdi un vari atbalstīt ar saviem ziedojumiem, tad lūdzu ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot un atbalsti ar to ziedojumu, ko vari dāvāt, lai mēs varētu turpināt skanēt, lai varētu būt šāda saruna un daudzas citas interesantas un vērtīgas sarunas. Tā kā jā, ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot un ziedo vai zvani 900 6769 un tu ziedo 4,27 €, bet tagad atpakaļ mums ir mūsu viešņa Guna. Jā, tātad jautājums par ticību. Kā tu pēc visām sāpēm atradi tomēr ticību tā vietā, lai novērstos, jo ir jau daudz, kas principā novēršas? Nebija viegli, protams, jo miljons jautājumu rodās, kāpēc tieši tā, kāpēc tieši man, taču, manuprāt, mēs jau tā diezgan ātri sapratām, ka tur noteikti ir kaut kāda sava grēku artava tajā visā, ka tā tas notika. Un tas bija tas virziens, kurā skatījos es, ko tad tomēr es savā dzīvē biju darījusi negluži pareizi, kā tieši tā šis te mūsu laulības dzīves sākums izvērtās. Un mūsu ceļā tomēr bija garīgās kārtas pārstāvji, pie kuriem mēs vērsāmies, mēs gājām pie klostera māsām, pie garīgajiem tēviem un runājāmies. Un viņi dalījās ar dažādām pieredzēm, kuras ir cilvēkiem bijušas un kā tas tiešām pārvēršās tādā labā, gaišā stāstā. Tajā brīdī mēs vēl nebijām gatavi to visu tā pieņemt un tiešām transformēt to tik ātri, tāpēc bija vajadzīgs garš ceļš ne tikai ticībā, bet arī terapijā un arī ārstēšanā. Jā, man konkrēti tas bija garš ceļš, sākot no pat psihiatriskās ārstēšanas, terapijas un ticības ceļa, jā. Tas viss tādā sintēzē. Bet nonākt saprast arī to, ka tas ir vajadzīgs. Es tā drusku varbūt tās ar tādu, kā, nezinu, izbrīnu vai ar tādu pietāti pret šādu rīcību un šādu ceļu, jo man šķiet tik bieži mēs dzirdam daudz viet arī mēdījos par to, kad redz, kā ticība ir bijusi viens no problēmu iemesliem, nevis tas, kas ir tā kā atrisinājis to. Un to atkal pilnīgi grib piedāvāt un pateikt, ka nē, tas ir bijis daļa no tā, nezinu, atvesļošanās vai atgriešanās pie veseluma, pie kā teikt, normālas dzīves. Godīgi sakot, es laikam īsti vesela tomēr nebiju arī pirms šī notikuma. Un droši vien, ka tā Dievs arī veda ārā no visām manām jau bērnībā piedzīvotajām smagajām lietām, kas patiesībā nebūtu ļāvušas savus bērnus, kuri man piedzima un kurus ir jāaudzina, audzināt tā, kā es to varu šodien. Un arī tik žēlsirdīgs Dievs bija, kā uz to brīdi, kad mans ceļš ārā no tā zemākā punkta sākās, tas jau notika tad, kad man jau bija gintiņš uz rokām. Un es jau biju mamma kādam bērniņam, kuram ir vajadzīga vesela mamma. Un, protams, ka tas ir tāds kārtīgs stimuls, lai tomēr pievērsties un darīt visu iespējamo, lai izaugt ārā no šīs nespējas dot bērnam sevi. Bet, un es atkal laikam tā provocēšu druscītiņu attiecībā uz to ticības lietu, ja jau par to mēs esam sākuši runāt,
Bet kādā veidā tā ticība tev ir palīdzējusi šajā situācijā, visā tajā sāpē un tajās problēmās? Vai tā nebija tiešām terapija, kā tu teici, gājusi arī terapiju? Varbūt tā ir terapija bijusi, nevis Dievs. Kā tu to zini? Mana terapija bija Jēzus vārdā. Manā terapijā bija kristīgā pētmamma, kas man palīdzēja. Un visās šajās situācijās, kuras bija man kaut kādus nospiedumus atstājušas, viņa aizlūdza, un mēs kopā lūdzāmies. Un mēs tur ievedām Jēzu, un viņa man parādīja īstenībā, ka Jēzus vienmēr ir bijis ar mani. Visās manās dzīves situācijās viņš vienmēr ir bijis un joprojām būs ar mani un ar katru cilvēku, ar katru no mums. Bet var kādu piemēru tieši dot, kā tas ir, jo es esmu priesteris, es ticu, jā, bet kā tas ir, kā var nokomunicēt citiem, tas ir tas, ko es arī bieži vien uzdodu, un kā lai es nokomunicēju to ticību tagad tam otram cilvēkam, tam citam cilvēkam, kuram ir vajadzība pēc Dieva un pēc Jēzus, ka viņš ir dzīvs, ka viņš var man palīdzēt, atbalstīt un stiprināt, visu to ko mēs tā kā savā ziņā baznīcā tik bieži dzirdam un tik bieži sludinam, bet ko cilvēki varbūt tās nevienmēr tā saņem vai saklaus vai saprot mūs. Kā tu to saprati, ka tas ir Jēzus? Tā ir pat ne ticība. Tā ir sajūšana un piedzīvošana. Tā ir zināšanas. Man. Bet tas, ka kāds cits cilvēks var to nesajust, nezināt vai neticēt, es vispār nebrīnos. Jo, tāpēc jau mēs arī uzskatām, ja, ka Dievs aicina. Dievs sākumā aicina, un tad cilvēks atsaucās. It kā jau jā, mēs katrs esam aicināti, taču ir kaut kādas nianses, kurā brīdī tad Dievs tomēr pasauc un tu viņu tomēr sadzirdi. Un tā ir liela žēlastības dāvana, ka tas ir noticis. Un kā tā ir tā Jēzus piedzīvošana, viņa fiziskā sajušana, es pat nezinu, vai tas vārdos ir ietērpjams, godīgi sakot. Jā. Jā, tā ir tāda dziļa lūkšana un sajūta tajā brīdī, ka viņš vienkārši tev pieskarās, ka tu viņu jūti fiziski, ka tas ir skaistākais, kas vispār pasaulē var notikt. Ja mēs auklējam savus bērnus klēpī, bet šī satikšanās ar Jēzu, tas ir skaistākais, kas var notikt. Jo tikai pēc tam ir bērni, ir laimes mirkļi zemes virs un viss pārējais. Un kā tu saprati, ka tas ir Jēzus, ka viņš ir pieskāries? Jā, tur varbūt tās nevaram. Es piekrītu, ka nevar tā vienkārši aprakstīt un paskaidrot, kā to panākt vai kā to veicināt, un tomēr ir tā sajūta, kam arī piekrīt, bet kā tu to saprati, ka tas ir Jēzus? Tā droši vien ir kaut kāda tāda neparasta siltuma, tāda karstuma sajūta, kaut kādas asaras acīs sakāpja kamols kaklā bez iemesla. Līdzenas vietas tu sajūti šo te pieplūdumu, un tu zini, ka vienkārši tas nekas cits nevar būt. Ka tajā mirklī, tajā vietā un laikā tas ir tikai Dieva pieskāriens konkrēti tev. Tāda intuitīva nojauta par to, ka tam ir jābūt Dievam. Tam ir jābūt kaut kam pārākam. Jocīgi, jo tas ir tas mirklis, kad jautājumi nerodās. Kad es teicu, tā ir nevis ticīgs cilvēks, bet zinošs cilvēks. Vienkārši zinu, ka ir. Ja? Un tad, kad nav jautājumu, tad tas ir. Un kā izmainījās tad dzīve? Kas tieši izmainījās pēc šī Jēzus sastapšanas? Tad pamainās šie te svaru kausi uz svarīgs, nesvarīgs pusi. Tad skaidrāk kļūst tas, kas ir svarīgs dzīvē un kas nav. Kļūst skaidrāks tas, no kurienes mēs saņemam lietas. Gan labās, gan sliktās. Un kāpēc mēs tās saņemam. Man pašai personīgi. Es, protams, aicināšu katru cilvēku neskatīties vienam uz otru tik daudz, kā tieši savās personīgajās vertikālajās attiecībās. Ja? Un tas arī ir tas labākais un vērtīgākais, ko mēs katrs kā indivīds varam pasaulē darīt. Kad mēs esam sakārtojuši šo vertikāli, tad mums arī ir tajā traukā kaut kas, ko tālāk dot citiem cilvēkiem. Un šeit es atsaukšos uz bauslību, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Es
tā jau arī ir tā došana tomēr vispirms sevi jāmīl un sev jāiedod šis te Dieva klātbūtne un attiecības ar viņu. Tieši lai varētu dot tālāk kādam citam, kā es, piemēram, ģimeni. Es vienkārši tagad pie sevis arī domāju, bet to visu tu piedzīvoji brīdī, kad tu tā kā, nezinu, tādā zemā punktā dzīvē biji pēc tās, traģēdijas, kas bija notikusi, vai ne? Otrs bērns tēls piedzima, es sapratu, un tu ej cauri visam tam, tu sastopi Dievu, vai tas izmainīja kaut ko arī izpratnē par ģimeni tādā gadījumā, vai par attiecībām ar bērniem, ar vīru, vai kā tas notika? Tajā brīdī, kad es gulēju slimnīcā atkal uz saglabāšanu jau ar otru grūtniecību, tad pa palātām staigāja māsas ar svētbildītēm un dalīja svētbildītes. Un man iedeva rakstu vietu, tad es vēl Bībelī nelasīju, man iedeva rakstu vietu no Mateja evaņģēlija, kad tas ir tas brīdis, kad Dievs uz tevi tiešā tekstā vienkārši runā. Viņš runāja šajā gadījumā ar rakstu vietu, un viņš pateica, ka ne jūs man izvēlējāt, bet es jūs izvēlēju, ja jūs ietu un nestu augļus, un jūsu augļi paliktu. Un šis te augļi paliktu, un ka jūs, un tas ir es un mans vīrs, un mēs ejam un nesam augļus, jo Dievs mūs ir izvēlējis. Tad tajā brīdī, protams, saslēdzās šī te mūsu savienība kā tāda, un mūsu misija nest šos augļus. Un augļi ļoti burtiskā nozīmē, šajā gadījumā dēlus, bērnus. Jā, augļus. Un tad, kad arī ar Stefanu, kuru jūs jau iepazināt, kad arī ar Stefanu es burtiski pusgadu biju guloša grūtniece, jo man bija bīstami nesāt bērniņu, tad arī tajā brīdī man šī rakstu vieta norezonēja uz vārdu daudzskaitlī augļus. Tātad augļus arī visus pārējos. Un tas dod tādu spēcīgu ticību, ka Dievs tiešām ir uzrunājis un rezultāts ir gaidāms labs. Tieši tā, un mēs to, es domāju, daudz cilvēku, kas dodas uz koncertiem, var arī to labā augļa rezultātu pat ļoti uzskatāmi redzēt tādā skaistā, dziedošā ģimenē. Rādījumā arī klausītāji. Aiziesim mazā muzikālā pauzītē, lai varbūt tās pārdomātu to, kas tiek teikts, un varbūt tās pajautāt un painteresētos, kā tad ir ar mani, runājot par ticību un Jēzu un viņa sastapšanu un kā viņš ir izmainījis manu dzīvi. Ja gadījumā tu gribi arī padalīties ar savām pārdomām vai varbūt tās uzdot arī jautājumus, tad raksti īziņas 266 77 272. Mēģināsim kopā ar Gunu, vai varbūt tās Guna būs tā, kura mēģinās tad paskaidrot un palīdzēt pārdomāt par šo ticības ceļu, kā sastapt Dievu un kā tas maina dzīvi. Iesim muzikālā pauzē, bet pirms mēs to vēl darām, es gribu arī atkārtot, ka šodien ir Ziba marietons, kad vācam naudu rādījuma arī uzturēšanai. Ja tu vari palīdzēt un ziedot, tad dodies uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot un izvēlies sev piemērotāko veidu, kā noziedot, lai rādījumu arī varētu arī turpmāk pildīt savu misiju, apmaksājot novembra mēneša izdevumus. Paldies jau tiem visiem, kas ir atbalstījuši, un paldies tiem, kuri vēl tikai atbalstīs. Ja gadījumā to plānojat vai jau esat izdarījuši, arī padodat ziņu sūtot to uz telefonu 266 77 272. Bet gan muzikāla pauze, un pēc tās atgriezīsimies, lai paturpinātu sarunu ar Gunu. Varbūt tas par to, ko mēs varam, radio klausītāji, kādus secinājumus mēs varam izdarīt, un pat galvenais, ko mēs varbūt labu varam darīt, lai veicinātu labo arī mūsu vidū, mūsu sabiedrībā vai mūsu ģimenēs.
Sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un kopā ar mani šajās labajās ziņās ir Guna Kise, dziedātāja mūziķe no Reizeknes. Pareizi? Nedzirdu, laikam skaņa ir izslēgta. Ģelniec, Vēlreiz es skaņu nebiju paspējis uzgriezt, piedod. Drīzāk ērģelniece un mūziķe, un tad kaut kur tur tālāk varbūt arī kaut ko dziedu, jā. Un ģimenes mamma. 3 bērnu ģimenes mamma. Mājmācības mamma. Vēl, es domāju, vēl trakāk, jāsaka tā. Es domāju, tā jau ir grūti audzināt bērnus, un ja vajag arī izskolot vēl pašai, vai, nu tas nu gan. Bet atgriežoties pie tēmas, un mums šovakar tāda vairāk par ticību šī tēma aizgāja, un par to, ka arī tajās sāpēs un problēmās un visā, kas notiek jau ar visiem cilvēkiem, kad var atrast Dievu un nenovērsties no viņa, bet gluži otrādi no viņa saņemt tā kā to palīdzību, atbalstu, stiprinājumu, tā kā, lai turpinātu dzīvi. Tev tas izdevās. Bet gribas prasīt tā, kā ir, kā mēs varam rādījumu arī klausītāji, varbūt tās ētera klausītāji šobrīd, ko mēs varam darīt tajā lietā, vai ir tā, ka mums jāpaļaujas tagad uz Dievu un rokas klēpī jāsaliek, vai ir arī kaut kas, kā mēs varam tā kā to Dievu ienest vairāk sabiedrībā, vai to labo? Labo mēs sabiedrībā katrs noteikti varam ienest, Dievu sabiedrībā caur to labo arī dzen, taču šo te vārdnīcu izvēlēties runājot ar atšķirīgām auditorijām būtu droši vien jāizvēlās atšķirīgu un nereti tomēr uzmanīgu, ja reiz mēs gribam šo savu vēstījumu nodot auditorijai tā, lai viņi saprastu. Ja, un tāpēc es priecājos vienmēr teoloģiski zinošās auditorijās teikt, tā kā ir, bet dažādās citādās mums par šo te Dieva klātbūtni savā dzīvē un darbiem ir jārunā varbūt nereti druciņi savādāk un uzmanīgāk un tā, lai nenobiedētu cilvēkus, tā, lai viņi drīzāk uzdotu jautājumus un tad mums ir iespēja uz šiem jautājumiem atbildēt. Bet kā tu pati runā par ticību, par Dievu? Atkarībā no jautājumiem. Ja man uzdod precīzus jautājumus, tad es arī varu to savu pozīciju stāstīt. Ja man gadījumā ir jāiet tādas auditorijas priekšā, kur iespējams cilvēki ir neskaidrā ticībā, ja, vai arī meklējumos, tad mēs varam runāt par gaismu, par daudz ko citu labu, un es no savas pozīcijas varu pateikt, ka es to redzu tā kā kristietis, taču es nekādā ziņā negribu to uzspiest kā vienīgo versiju tiem, kas varbūt tam vēl nav gatavi. Labi, pieņemam tā, ka tagad šobrīd klausās mūs kāds cilvēks, kurš nav ticīgs, kuram varbūt tās pat, vai arī, teiksim tā, ir ticīgs, bet ir uz kaut kādām robežām, palikt, nepalikt, iet, neiet, kur vispār kas ir ar to Dievu. Kā tu pārliecini, kad ir tāds Dievs un kad vajag ticēt un ko ticība dod? Kā tu ar tādu cilvēku runā? Kā tu to pasaki? Vai ko tu dari tādā gadījumā? Man patīk uzdot fināli jautājumu. Tādā gadījumā es uzdodu jautājumu. Un kā tad tu redzi, kā tad tev šķiet, un kamēr es uzdodu šos jautājumus, uzvedinu cilvēks nereti nonāk līdz tam, ka, jā, tā laikam ir kaut kāda loģiska lietu secība, kādā pasaulē ir iekārtot. Un tad, kad cilvēks pats ir caur jautājumiem atnācis pie šī te secinājuma, ka droši vien, ka jā, ka tas izklausās sakarīgi, tad arī viņš vairāk tam ticēs, jo tas ir viņa atrastais, tā ir viņa atrastās atbildes. Nevis kāds man to mēģina iestāstīt, iegalvot un noargumentēt, bet gan šādi. Taču, godīgi sakot, man negadās bieži, ka man būtu jārunā ar pilnīgiem ateistiem. Tas pat būtu interesanti, un īstenībā man pat bija viens ēters, kur tieši bija šī saskarsme, ateisms un teoloģija, un vienalga arī tur tie ateisti nebija gana labi ateisti, es teikšu, viņi bija pietiekami. Arī neizdevās pastrīdēties. Ne īstos attīst, bet kāpēc neizdevās pastrīdēties? Kā viņi tā kā piekrita beigās tev vai kā? Jā, jo īstenībā cilvēki visi saprot. Viņi saprot, viņi jūt, jo tur iekšā taču ir ielikts. Viņi saprot, ka viņi ir nākuši pasaulē individuāli.
individualitātes. Ja? Viņiem katram ir savs kaut kāds komplekts talants. Nu, viņi negrib atzīt, ka viņi ir viens no masas vairuma vienādi un ka viņi katrs ir balta lapus, kuras var uzrakstīt jebko, un tad tas arī nofunkcionēs. Nē, viņi jūt, ka nefunkcionē. Viņi zina pēc sevis, pēc savas pieredzes, ka man, piemēram, ir interese un tendence un noslēdzas uz šo un citam uz kaut ko citu. Un tad, kad mēs ieraugam šo te atšķirību, ka cilvēks nav balta lapa, ja tabula rasa, kā Loks un Gops par to runā, bet gan, ka cilvēks ienāk jau ar savu misiju, ar savu sūtību, Dieva plānu. Tā tad Dieva plāni, ja? Iepšu sākumā mēs varam to neteikt, ka tas ir tāds Dieva plāns, bet man ir tātad ir kaut kādi savi uzdevumi. No kurienes nāk šie uzdevumi? Kas man viņus ir ielicis mani iekšā? Un kad es jautāju, kad mēs uz turieni ejam, jā, tajā dziļumā, tad atnāk atbildes un loģika ieslēg. Jo Dievs ir loģisks. Dievs ir loģisks, jā. Bet tas neizklausās drusku tā kā mēģināt paslēpt to nezinu, patiesību vai kaut kā tā iemanipulēt to Dievu tur tajā visā iekšā. Nu, es tā ļoti speciāli provokatīvi šobrīd prasu. Ja nu gadījumā kāds attīsts mūs klausās, padodat ziņus, starp citu rakstat 266 77 272, man interesētu, vai jūs mūs dzirdat un kādi ir jūsu iebildumi tādā gadījumā? Manipulācija, tas ir tā, ja man kaut ko vajag tādu sautīgu un mani neinteresē, kā tu tur jūties, tad es ar tevi nomanipulēju, dabūju savu un tas, bet šajā gadījumā tas tā nav, jo kristieši viņi ir atraduši lielāko dārgumu, kāds vien var būt, šo te patiesības ceļu, Jēzu. Un ja kristietis, lai vai ar kādiem ceļiem, kas velk uz manipulācijām vai vienalga kādiem, nes šo te patiesību pie citiem cilvēkiem, ar kādu sirdi labu vēlot. Katrai dvēselē vēlot pestīšanas ceļu. Katrai dvēselē vēlot iemantot tieši mūžīgo dzīvību, ko mums Jēzus ir devis. Un tad jau, kur tur ir manipulācija? Un tas jau nav nekas. Nu jā, bet labs ir tā viltīgi mēģinot kaut kā pateikt un piesaistīt un ierunāt to cilvēku, vai nav tā, ka tad rodas tieši tā sliktā sajūta, ka, pagad, te kaut kas nav tā kā vajag. Tad, saprotu, ko es tagad saku, ja? Jā, es saprotu, bet ja viltīgi, tur ir tā atslēga viltīgi. Tas taču nav viltīgi. Tas ir vienkārši izmantojot to vārnīcu un tos apstākļus, saprotot otru cilvēku, kādā vispār pasaules bildē viņš šobrīd dzīvo un kāda uztvere viņam tagad ir, un izmantojot tos mehānismus, pie kādiem viņš ir pieradis, paskaidrot viņam. Tas ir nevis viltīgi, bet es teiktu, tas ir gudri runāt ar katru viņa valodā, jo tad ir cerības, ka tu tiksi saprast. Un tā es to redzu, un tas ir tas, ko es būtībā mācos šodienā darīt, un mēs ļoti daudz par to ģimenē runājam, kā ir veiksmīgi komunicēt savā starpā. Vecāki ar bērniem, pieauguši ar pieaugušiem, visos līmeņos. Komunicēt tā, ka tevi saprot, un ka tu ar cieņu un uzmanību izturies pret to otru cilvēku un ņem vērā viņa gatavību pieņemt informāciju. Jā, un tas tāds diezgan pamatīgs darbs, kas ir jāveic, un īpaši ar mazākiem, es vismaz tā pieļauju, kad ar mazākiem varbūt tās pat vēl grūtāk ir nekā pie, kas to lai zina, jā, tā aizdomājos pēkšņi šajā gadījumā, bet, kā tu to ticību tad tālāk nodot tiem bērniem, jo šobrīd, es domāju, arī tas ir viens no tādiem lieliem jautājumiem, vai tas būtu, ģimenes cilvēki, bet pilnīgi noteikti baznīcā. Redzam, ka tukšojas baznīcas, kad arī jaunieši aizvien mazāk un mazāk nāk uz baznīcām. Varbūt tās tur ir kaut kādas draudzes, bet tāds vispārīgais virziens ir uz leju. Tā kā sarūk to jauniešu skaits, ko var izskaidrot gan ar demografisko bedri, par kuru šobrīd, man liekas, ļoti aktuāli tiek runāts, nepārtraukti stāstīts, tā bez maz vai panika nāk virsū. Bet labs ir, kā tu runā ar bērniem un nodod šo savu ticību tālāk bērniem tieši? Vispirms jau, tad, kad par ticību, par Dievu ar bērniem runā mamma vai vecmamma,
Tas ir mazāk veiksmīgi, kā ja to dara tētis. Tas ir tāds pirmais moments. Ir svarīgi. Kāpēc tā? Nu, kāpēc tā? Tā ir statistika. No vīriešu mutes informācija nonāk pa cik tur, man liekas, kodiem ap 60% labāk līdz klausītājiem nekā no sievietes. Priesteri ir vīrieši, ja? Un tā kā mēs uz to pirmkārt fokusējamies, ka tētis šo ticību nes ģimenē, un viņš ir tas, kas mūs ved uz baznīcu. Un tas ceļš uz baznīcu mums nav bijis vienā dienā, un nav tas arī ne tik sen mūsu ģimenē ieviesies tā, ka mēs tiešām katru svētdienu esam baznīcā, jo laulības sākumā mēs nelūdzāmies kopā, mēs par Dievu runājām maz un baznīcu apmeklējām tikai uz Ziemassvētkiem. Maksimums uz Lieldienām. Taču, tad, kad mums piedzima Gintiņš, jau lūkšana ienāca mūsu mājās, un Gints mums iemācīja galda lūkšanu, jo mēs viņu aizsūtījām uz katoļu skolu, un viņš vienā brīdī pirms pusdienām noskaitīja galda lūkšanu, viņš visam maziņš, gadi 3 ne vairāk. Un mēs no tā brīža, mēs bijām dziļi aizkustināti, no tā brīža mēs sākām ieviesām galda lūkšanu mūsu mājās. Un tā pamazām mēs esam nonākuši līdz tam, ka jau ar vīru arī esam dievmātes komandās. Mēs braucam un katru mēnesi kopjam savas attiecības kā laulātie. Braucam uz šīm te tikšanās reizēm ar citiem laulātajiem. Un bērniem baznīcā sākotnēji nebija obligāti nosēdēt misi līdz galam. Tas man arī liekas ļoti svarīgs moments, ka tik līdz bērns tiešām jau ir sevi izsmēlis un viņš vairs nevar fokusēties, viņš ir tik ļoti īgnis paliek, tad mēs ejam projām, mēs neturējām. Un tas bija tas mirklis, kad auga meiti. Bet, kad auga Stefans, jaunākais puika, tad jau mēs gājām katru svētdienu, tad jau mēs pacietīgi skraidījām viņam pakaļ, viņš sākumā izskrēja visu baznīcu misas laikā, līdz kamēr pamazām norimās un nonāca pie mums tur un palika pie mums. Bet vēl viens svarīgs moments, kas arī vērš uzmanību parasti citiem vecākiem, kas vēlāk ar bērniem nāk uz baznīcu, nelieniet sogu rindās aizmugurē. Jums liekas, ka bērni tur netraucēs citiem, ka ja viņi trokšņos, tad viņi vismaz būs kādā tur nostūrī. Nē, ejiet tieši priekšā, pirmajā rindā, jo bērni tur redz, kas notiek altārī, viņiem interesē, kas notiek altārī. Un tad, kad viņi uzdod jautājumus, pat ja tas ir nedaudz skaļi, var iečukstēt uzreiz austiņā atbildi. Atbildiet bērniem. Viņš prasa, kas notiek, viņam interesē atbildiet tūlīt pat. Jā, varbūt kādam tas nedaudz patraucēs, bet bērnam ticības ceļā tas tikai labu darīs. Viņš jutīsies labi baznīcā. Un visbeidzot, vai pat tas ir pirmais, ar ko bija jāsāk, vecākiem ir jājūtās laimīgiem pašiem savā ticībā, savā būšanā svētajā misē, tur altāra priekšā. Tad, kad mamma un tētis ir mierīgi un laimīgi atnākuši uz Dieva namu un gaida šo te satikšanos ar Jēzu svētajā vakarēdienā Dievgaldā, tad bērni, viņi notver šo sajūtu. Viņi tajā kā tādā vaifajā piedalās klāt un pamazām arī nomierinās. Un viņi jūt, ka vecāki ir laimīgi. Un nereti ir tā, ka mēs, ejot uz baznīcu, piedzīvojam visādas stiprās emocijas. Es gribu, lai baznīca neeksistē un lido cimdi un zābaki pa gaisu. Un ir grūti citreiz iziet no mājas. Bērniem ir dažādas emocijas. Viņām ir vieta būt. Cimdi ir lidojuši arī pret priesteri altāra virzienu. Ja? Taču kādā brīdī beigās mēs dzirdam nereti to, ka ārpus tā ir labākā vieta pasaulē. Un tad, kad vecākie bērni jau jaunākajiem pamāca, es negribu uz baznīcu, un vecākie saka, kā, tā taču ir labākā vieta pasaulē. Un tad mēs redzam augļus, ejot ārā no baznīcas, ka es gribu mūžīgi te palikt. Ja? Tad mēs dzirdam pavisam citus tekstus. Bet man arī izklausās, mums iet jau radījums uz beigām, man izklausās tā, ka patiesībā viens no dēliem, viens no bērniem, tā kā pie tās ticības un pie tās baznīcas ar šo galda lūkšanu jūs abus divus pat ne tēvs, bet dēls tas bija, ja, kurš mācīja jums galda lūkšanu. Un otra lieta, man tā, es tā klausos, baigi forši, bet laimīgs, lai būtu laimīgs, vai tā nav izšķērdība mūsdienās? Kurš var teikt, ka viņš ir laimīgs? Es domāju, tas tāds baigās slodze pateikt tagad, ja vecāki ir laimīgi ticībā, ģimenē un tā tālāk.
Nē, Dievs mūs ir radījis, lai mēs būtu laimīgi. Es tā to redzu. Viņš ne tāpēc mira pie krusta nāvē tādā mokošā, lai mēs kaut ko tagad ciestu un nestu to krustu, nestu un nestu. Protams, ir grūtības, kad ir jāpieņem šis smagums, un par to aizlūdzot, to upurējot kādā nodomā, mēs tiešām varam izdzīvot kādu grūtu brīdi, arī tā kā krusta nešana un līdzdalība Jēzus ciešanās. Taču mēs ļoti daudz fokusējamies uz šiem te terminiem ciešana, pazemība, kas, protams, ir laba, taču pazemība nav pazemošanās, ja? Un sevis pazemošana vai kāda cita pazemošana. Ja? Pazemība tas ir kaut kas cits. Un laime, tas ir tas mērķis. Kāpēc, lai mēs nebūtu laimīgi? Vai Dievs tēvs vēlās, lai viņa bērni būtu nelaimīgi? Viņš mūs apdāvina ar dāvanām, kuras mums ir atklēstām rokām jāpieņem. Kā tad tagad būtu, ka mēs dotu kādu dāvanu savam bērnam, un viņš teiktu, tagad nē, es vēl neesmu gana izcietis, un tad tā pieticība ieslēdzās tāda varbūt brīžiem pa daudz. Nē, atveram plaukstas, viņš dod, viņš lej, mēs esam viņa vispār bērni vismīļākie katrs. Katru viņš mīl vairāk par visu. Katru vairāk par visu. Es kādreiz viena kristieša liecību klausījos, kur viņš satika Jēzu, un Jēzus viņam pateica, es tevi mīlu vairāk par visiem. Viņš kā tā kā vairāk par visiem? Jā, es katru mīlu vairāk par visiem. Un Dievs uz to ir spējīgs, un mums dod, lai mēs priecātos, lai mēs būtu priecīgi. Mums šobrīd ir labā ziņu raidījums, vai ne? Labā ziņu, jā, raidījums, un noslēgumā tad arī gribas prasīt, kā tādu labo ziņu, kas būtu tavs varbūt padoms vai vēlējums, kā izdzīvot ticības ceļu? Un it īpaši tajos brīžos, kad ir grūti vai kad gribas mest pret priesteri cimdus un varbūt tās citus priekšmetus un saprat to domu, kā tad izdzīvot? Tev varbūt tās ir kāda īsa, spēcīga doma, ko radio klausītājiem šajā vakarā pateikt? Būt godīgiem. Būt godīgiem arī savos grēkos, savās sliktajās emocijās, stiprajās, būt godīgiem savās dusmās brīdī, kad kaut ko gribās mest. Neveidot no sevis tādu eņģeļa tēlu, kas mēs, patiesībā ne katrs varam būt. Ir cilvēki, kas var, ir kas nevar. Es esmu, piemēram, no tiem cilvēkiem, kuram ir daudz grūtību, daudz stipru emociju, un maniem bērniem tāpat. Un līdz kaut kādam brīdim, kamēr es no viņām vairījos, es arī nereti iekritu kaut kādās bedrēs visu laiku, jo tad, kad tu tā kā sev melo, neesi godīgs ar sevi, tu tomēr iekrīt tajā bedrē, kurā tad piedzīvo visas savas ēnas puses un gaismas puses. Bet no brīža, kad es pieņēmu savu ēnas pusi par tādu vienotu veselumu, kas es arī esmu ar visām savām stiprajām emocijām, nenoliedzot tās, man vairs nav bijušas bedres. Jā, es varu nobļaustīties, es varu izlādēties, bet tas tūlīt pat pāriet, visi ir kārtībā, visiem ir paprasīta piedošana, mēs ejam uz priekšu. Mēs nevelkam garumā kaut kādu nedēļu garu depresijas stāvokli. Ja? Tā kā būt godīgiem, uz to es noteikti aicinātu ikvienu, un godīgiem ne tikai ar Dievu un apkārtējiem, bet godīgiem ar sevi, pašam sevi. Es domāju, tas ir tāds ļoti liels vēlējums, liela tāda uzņemšanās cilvēkam arī pašam būt godīgam pret sevi, jo man šķiet, dažreiz ir grūtāk tieši pašam pret sevi arī būt godīgam, apzinoties, kāds es esmu un kas ar mani notiek, vai kas varbūt tās arī nenotiek, un tādēļ vēl jo grūtāk ir, bet milzīgs paldies par šo vēlējumu un milzīgs paldies par šo padomu un par to, kad varēja būt šovakar kopā ar mums. Paldies jums! Es ļoti priecājos, ka varēju būt kopā ar jums, un es patiesi apbrīnoju katru, kurš piedalās pie Radio Marija organizatoriskās puses, lai jums veicās, un arī ar šo te finansiālo ziedojumu vākšanu, lai viss izdodās un lai jūs varat pastāvēt. Sirsnīgs paldies! Tā bija Guna Kise no Reizeknes, ar kur runājāmies šajā labo ziņu raidījumā. Milzīgs paldies radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Un vēlreiz gribu atgādināt, Zibmarietons vācam līdzekļus rādījuma arī uzturēšanai. Ja tu mani dzirdi, atbalsti, lai mēs varētu turpināt šo misiju un turpināt sludināt par Dievu, par Jēzu.
Milzīgs paldies, uz tikšanos nākošajās labajās ziņās. Raidījums Labās ziņas par aktuālo sabiedrības procesiem un labo mūsu vidū ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!